Esmu tekstilu mākslinieca. Dēļ kam tekstils? Jo tekstils ir mūsu dzīvokļu materiāls. Mēs viņu sajūtam ar tausti, ar redzi. Tas ir materiāls, kuru mēs satiekam uzreiz pīdzamstūt. Pirmīs materiāls, kurus mūsu sīten. Un tad man likos, tī darbi no tekstila ir arī silti, dzeivi un cilvēkus uzrunojuši. Dzīvojot mūsu laikos, manuprāt, cilvēkiem ir palicis pats galvenais uzdevums būt radošiem, jo visu pārējo varēs izdarīt mākslīgais intelekts. Man agri iemācīja adīt, tamboriet, aust. Un tad es saprotu, ka tas ir tas mēdījis, ja par tekstilu to varam runāt, kur man būs ērtāk, būs patiesāk ir sevi izpaust. Es Mākslas akadēmijā studēju, es apzinot izvēlējos arī tekstila nodaļu. Jābūt lielai pacītībai. Un arī vai nu tā pacītība ir, vai nu es jau trenēju. Man bieži vien un visu laiku ir to, ka tī tekstila darbi ir vairāk īsokti. Kods ir iesokts, kods ir vidā, un tad es viņus to turpinu. Tur. To, ko vairākas paralēlī darbi notiek, paralēlās domas, paralēlās dzīves, paralēlī stosti. Ir arī tādi, kurus hops uztaisu stundas laikā, tādas ātrās idejas, miniatūras. Lielī darbi prasa laiku, pārdomas, un tas arī pazarodos darbā. Vai, piemēram, adījums ir bleivoks, vai audums ir bleivoks. Tas ir to, ko daļa no to, kā es jūtos, tomā darbā pazarodos. Jo nav jau to, ka es īsokts un tad viņš portrauc, viņš visu laiku turpinojos. Iedvesma darbiem nāk no daudz ko. No pīdzeivoto, no apkārtējos vides, no notikumiem, no kaut kādiem arī sociāli svarīgiem, politiski svarīgiem notikumiem. Caur mākslas darbu es varu parādīt savu attieksmi un arī tad skatītājs var arī to izjust. Un tad saredzēt savu attieksmi, kura nav bieži vienāda ar manu. To, ka tas ir arī pasaules globāli notikumi. Arī, protams, arī tādi mazi, kas mums ir apkārt, daba, vējs, ūdens. Ļoti svarīgi savos darbos ir ielikt, protams, globālus notikumus, bet ļoti svarīgi ir arī ielikt personīgos piedzīvojumus un emocijas, kas saistos ar ģimeni, ar bērniem. Ar vērot, ko viņi attīstos viņu māksliniskā izpratne par pasauli. Un munā dzimtā ir bijuši zemnieki daudz. Tētis ir bijis rakstnieks, dzejnieks, kultūra viestures pietnīgs. Un tad gan mamma, gan tētis man ir iemācījuši uzsādus omatus. Cimdādīšana vai izšūšana, kas ir, pārveidojas tagad laikmetīgās izpausmēs, tos amatniecības prasmes pārauga laikmetīgās izpausmēs. Eksperimentēt ar tehnikām, ar materiāliem, atklāt jaunus materiālus un tos izmantot savā darbā. Nepalikt vienā līnijā, nepalikt kaut kādā vienā atklātā līnijā, bet visu laiku veidot tādu savu attīstību mākslas jomā. Napīsārņot pasauli ar bezjēdzīgiem mākslas darbiem. Vispār par mākslu domājot, ar bezjēdzīgu dizainu, ar bezjēdzīgiem mākslas darbiem, ka jāga ir tam, ko tu radi, un jāga viņam ir tāda ilglaicīga. Я художник-сюрреалист. Наверное, немногие из художников Латвии, которые работают в направлении сюрреализма, и плюс еще текстильный художник. То есть в основном я работаю с шерстью вот такой вот, нашей латвийской. Все мои собственные инструменты, шерсть, иголки, немножко воды и мыла. И я делаю всевозможные сюрреалистические скульптуры. Когда они большие, вот такого плана, это как такие выставочные работы. И бывают они такие у меня всякие маленькие, тогда я их позиционирую как украшения. То есть в основном в моих работах
что есть? Есть игра и есть диалог со зрителем. То есть мне больше всего нравится вот как бы играть и общаться. Если это игра, то это игра о том, чтобы пробудить в человеке его внутреннего ребенка. Потому что мне кажется, что когда он у человека живой, то это очень весело. Это весело жить, и не надо об этом забывать. Поэтому я делаю иногда вот такие какие-то интерактивные работы, вот как, например, работа с зеркалом внутри, что человек может на выставке подойти, заглянуть туда, увидеть там внутри себя. И очень часто я вижу, что это вообще как бы очень всех действительно веселит во время выставок. Что касается диалога, то у меня такие олдскульные темы всегда. Например, мне нравится поговорить своими работами о счастье, о красоте, о любви. Только мне кажется, что сейчас эти темы, они дискредитированы, там как бы средствами массовой информации или рекламы, и как бы человек думает, что вот он счастлив, если ему удалось там по акции что-то в магазине отхватить, или там он любит, я не знаю, колбасу какого-то определенного сорта, а на самом деле совершенно другое. То есть как бы, вернее, мне хочется прикоснуться к этим темам, но не через эти слова, а просто как бы через образы, то есть о том, что как бы красота — это какая-то гармония форм. Там любовь — это что-то такое вот, вообще что-то загадочное. Вот, например, вот эта вот скульптурная композиция, она у меня называется «Совпадение», и она вот именно о том, как два человека, ну, как бы в жизни могут с друг другом совпадать. У нее очень много слоев, то есть начиная от того, что как бы тут можно задуматься, нужны ли эти дырки, должно ли совпадение быть полным, или все-таки как бы жизнь с другим человеком — это такой бесконечный пазл, в котором ты пытаешься притереться. Еще тут есть такой слой в этой работе о том, что каждому приходится чем-то жертвовать. То есть если посмотреть, там у них вот эти какие-то штучки, они подвернуты. То есть невозможно в отношениях, наверное, как я думаю, быть полностью вот как бы собой. Приходится где-то себя поджимать, но зато это дает какую-то определенную взаимность. Вот эта работа, например, она, ну, наверное, о красоте. Вот. Она о том, что когда ты заглядываешь туда и видишь как бы себя совершенно в другом обличии, то ты можешь задуматься о том, ну, кто ты вообще такой на самом деле, почему у тебя именно такое тело, какое как бы тебе дано от природы, и как вообще с ним быть, как быть им довольным. У меня каждая работа, она такой как ребус, который требует какого-то подхода и взгляда. Вчера буквально я привезла обратно с биеннале морской из Юрмалы пару скульптур из серии «Пилигримы». Это скульптуры с дрифтвудом, которые как бы находятся на море, это, ну или на реках. В общем, смысл в том, что это такие какие-то биоморфные фигуры, такие как будто из сна, с кусочками обточенного водой дерева. Эту серию я придумала во время ковида, когда невозможно было никуда поехать из-за ограничений. И я как бы сидела, перебирала какие-то находки с Балтийского побережья, нашла вот эти деревяшки, которые я где-то в дюнах наковыряла, и решила с ними сделать работы. Деревяшек у меня было мало, я их тут же все использовала, а хотелось как бы еще дальше делать, поэтому я написала в интернете всем своим подписчикам, что ребята, у кого есть такие штуки где-то, присылайте мне. И была очень удивлена тем, что мне со всего мира стали их присылать. То есть у меня сейчас у этого проекта где-то больше, наверное, 70 донаторов, то есть людей, которые прислали мне какие-то вот такие деревяшки из разных стран мира, из разных океанов, из разных морей, из озер, из рек. Вот они такие какие-то странные. И у меня они есть такие маленькие, есть такие совсем огромные фигуры. У них уже очень много выставочных проектов прошло в разных странах мира тоже. То есть я их называю пилигримы, потому что эти деревяшки, они когда падают в воду от какого-то дерева, они очень долго по морю там, или где-то по реке путешествуют, пока они оботрутся. Ну и плюс еще я их доделываю как бы немножко, и дальше они уже начинают путешествовать как арт-объекты. Прикольные штуки, приблизительно то, что я делаю, такое странное, необычное, но ведь это же правда про красоту форм. То есть когда-то я была биологом, и с тех пор до того, как я стала художником,
Мне очень нравятся природные формы, нравится с ними работать. Изначально я в Латвию приехала из России, вышла замуж за гражданина Латвии, приехала в Латвию. Но для меня это такой очень интересный момент, потому что мой прадедушка из Латвии. И у него было много земли до Первой мировой войны. Как бы он этой земли решился, погиб как бы. И когда вот эти все были перетурбации какие-то, то у него было 18 детей. То есть вообще он был как бы вдовец с 18 детьми. У него жена в последних родах, когда рожала 18-го ребенка, умерла. Когда он понял, что у него землю отнимут и что что-то такое как бы происходит, он сказал, что я со своей земли не уйду, а всех своих детей отправил в разные страны к разным родственникам, отдаленным и знакомым. То есть он их всех разослал, всем сказал, как бы кто куда едет. Но, к сожалению, после войны, после Второй мировой, они нашли только 3 друг друга. То есть нашлись только 3 девочки. Одна была в Вильнюсе, другая в Беларуси, на таком маленьком хуторе. Одна в Санкт-Петербурге, она там как бы совсем была крошкой, она там пережила всю блокаду. И вот они только смогли встретиться и найти друг друга. Вот одна из них моя бабушка. И я всегда знала, что вот у нас был такой дед, вот, который как бы был из Латвии, вот, и мне было очень интересно, и вообще так, наверное, это какая-то судьба, что я сюда в результате вернулась, как бы, вот, и теперь живу здесь, нравится природа, она меня очень заряжает, вот какие-то природные объекты, которые тут можно найти, общение, все, что происходит вокруг, мне кажется, что я наконец-то там, где я должна быть. Pirms stājos akadēmijā, bija atvērto durvju dienas, atmetu video, nē, par tēlniecību es vēl nedaudz domāju, metāls nē, vēl tur kaut kas ķeramika arī nē. Palika tekstils, un man tā prezentācija ļoti patika, viņa bija ļoti iedvesmojoša. Likās, ka tur ļoti daudz brīvības, vismaz tajā prezentācijā. Tur var eksperimentēt, un es aizgāju uz tekstilu. Ar jomu un materiāliem ir tā, ka man liekas, ka šeit vismaz Latvijā ļoti pierasts ir, ka tu esi vai nu tajā medijā, vai tajā strādā, un tad tevi apmēram kā ieliek kaut kādā plauktiņā. Tagad man bija iespēja pastudēt, piemēram, Norvēģijā. Tur ir vairāk lielākas tās nodaļas, kādā tu vari sevi ielikt. Nu, teiksim, vai tu esi tur konceptuāls mākslinieks, kurš runā par sociālām vai par politiskām tēmām, un tad nav svarīgi, ko tu un kā izmantot, ir svarīgi tas, ko tu pasaki. Šeit mēs joprojām iedalām sevi un citus tekstilnieks, ja tu esi pabeidzis tekstilu nodaļu vai strādā ar tekstilu vai šķiedru vai kaut kādu audumu, vai ja tu glezno, tad tu esi gleznotājs. Negribētos ierobežot un ielikt kaut kādās sadaļās. Tas, kas ir tāds tradicionālāks tekstils, tur ir diezgan daudz jādomā pirms, tev viss kaut kas tur jāaprēķina, nu, pieņemsim, ja tā ir aušana vai digitāla aušana. Tev ir ļoti daudz, kas jāsareikina uz priekšu. Ja tu audi rūpnīcā, tad tev ir jāpasūta tie diegi, tev ir jāizmēra, cik tev būs tur, nezinu, kilogrami, tur kādas krāsas, tur viss uz priekšu jāparedz. Man liekas, tur kaut kādā brīdī beidzas tā brīvība. Katrs tas solis, ko tu esi izlēmis, nu, viņš ir tā kā neatgriezenisks. Un, kad tu jau palaid to procesu, tas viss aužās jau, tu redzi, cik kādā ātrumā. Ja pat tu gribi apturēt, tu redzi, ka ir kļūda. Un tā bija Portugālē. Es kamēr aizgāju līdz tehnisko darbinieku kabineta, tu pasaki, ka tur ir kļūda vai apstādā, tu atnāc atpakaļ, darbs ir nolausts. Tur vienkārši tā atpakaļ ceļa vairs nav. Te uzdot visādus jautājumus, vai tu gribēsi tur balināt uz diegus pēcapstrādēm, vai mēs sūtīsim uz citu rūpnīcu, kur ir balināšana visam darbam un apstrāde, vai nesūtīt, un tad tur uzzini visādas nianses, ka kuri diegi ir kā apstrādāti, un ja viņus tur balina, viņi maina toni, un tev vajag jau izdomāt, kā tavam vēl neuzaustajam darbam mainīsies tonis, kuru tu vēl neesi redzējis. Nu, gleznojot ir vienkāršāk, tu vari sagleznot, tev nepatīk, tu vari pārgleznot. Varbūt nevajag turēties pie vienas tehnikas, kas tev ļoti patīk, bet viņa tomēr kaut kur ierobežo. Katrs materiāls arī ierobežo, tev ir jāzina. Tev ir jāizmēģina un jāzina, kas ar viņu var notikt.
ja gadījumā nesanāks. Tātad šīs darbs tapa 19. gadā, kad ļoti daudz bija nepatiesu ziņu dažādu. Tad, kad mēs, man liekas, tikai sākām saskarties ar šīm te nepatieso ziņu daudzumu un kad nevarēja saprast, kas īstenībā ir patiesa, ka ļoti daudz ar informāciju tika manipulēts un tad man radās šīs darbs, ka vienkārši pietiek. Pēc tam to patērējam, pēc tam to vēl arī dalamies ar to. Tā ir mana bērnu dārza grupiņa. Šis darbs radās, kad stājās spēkā likums par personas datu aizsardzību. Tā ir mana interpretācija par šo te likumu. Tā ka viss droši, viss droši. Amatnieki var saglabāt tradīcijas, ja viņi grib. Bet tā ir sadaļa, kas man nekad dzīvē nav interesējusi. Tradicionāla aušana man nekad nav patikusi. Pie stelēm es nevaru nosēdēt. Mani vairāk interesē uzzināt, kas tas ir un kā tas ir, un tad to izmantot tā, kā es to gribu. Pilnīgi nepieturoties ne pie kādām vērtībām un tradīcijām. Par mākslas darbu koncepciju ir tā, ka, protams, ka mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur tas ir pats svarīgākais. Ir viena sadaļa, kur tu domā par šo te ideju, par koncepciju, tas ir ļoti svarīgi. Un ir otra, kur tu vienkārši gūsti baudu no procesa, no krāsu prieka, no tā, kā tu ar krāsu, ar rotiņu velc pa tikko gruntētu, baltu, tīru audeklu un vienkārši priecājies par pašu procesu. Un tajā brīdī tu vari aizmirst, kāpēc tu to sāki darīt, kāda tur koncepcija vai ideja bija. Bet tu vienkārši gūsti tīru baudu no paša procesa, nedomājot par to, ko tu dari. Un tas, man liekas, ir brīnišķīgi. Tieši tas, man liekas, brīnišķīgi arī gleznojot. Kas ir mākslinieks? Mākslinieks ir cilvēks vai cilvēku grupa, kas pasauli redz nedaudz savādāk. Es pieļauju, ka mēs katrs atkarībā, protams, no profesijas un tās, ko mēs darām, vai kaut kāda burbuļa, kurā mēs dzīvojam, katrs mēs redzam savādāk pasauli. Brīnīsies, kā šī pasaule vispār kopā turās. Labi, mēs šobrīd redzam, ka viņi neturās kopā, ka cilvēki karo, valstis karo un nevar neko sarunāt, bet tādos miera laikos es tiešām brīnos, kā mēs varam kopā vispār kaut ko sarunāt, pie kaut kā vienoties, jo viens redz pasauli tur, nezinu, no kaut kāda medicīniskā viedokļa, vai, teiksim, ārsts redz pasauli savādāk. Mākslinieks un arī vēl kāds mākslinieks, vai tas ir, nezinu, mūziķis, redz savādāk, dzird savādāk pasauli. Pieņemsim, kad bija kādas prakses, gan mākslas vidusskolā, gan akadēmijā. Tu brauc uz konkrētu vietu un, piemēram, tev mēnešu laikā tu nezinu, cik ir jāuzglezno. Tur gan skices jātaisa vai gan jāuzglezno. Tu pēc šī te mēneša, kad tu visu laiku skaties un glezno, tu pēc tam atgriežoties tā kā normālā pasaulē mājās, tu pilnīgi savādāk redzi. Tu vienkārši redzi krāsas. Katrs, kurš daudz nodarbojas ar kādām lietām, nezinu, grāmatvedis varbūt ciparus redz. Un es tā pieļauju, ja tu tik daudz skaties kādas tabulas ar cipariem, varbūt tu izejot uz ielas, redzi ciparus kaut kā vairāk, vai kaut kāda pasaule ir savādāka. Mākslīgais intelekts mums jāmācās sadarboties. Tas ir tāds jauns draugs. Tāpat kā telefons ir kaut kas tāds, kas tagad ir vienkārši pielīmēts pie rokas, un tu ik pēc cik sekundēm vienkārši skaties, vai tur nav kaut kas jauns. Rīks, ar kuru mēs pat nevaram, teiksim tā, mēs drīzā nākotnē vienkārši nespēsim bez viņa tā kā iztikt. Ja var lietas izdarīt ātrāk, kāpēc viņas neizdarīt ātrāk? Kāpēc turpināt darīt kaut ko? Vienkārši mums viņš ir jātrenē. Mums viņš ir jāaudzina un jātrenē, lai viņš mums būtu tāds padomdevējs, palīgs, asistents. Kaut kas var izzust, bet radīsies kaut kas jauns. Bet arī kāpēc mums vajag pavadīt laiku darot kaut ko, ja mēs zinām, ka to var izdarīt ātrāk mākslīgais intelekts, un mēs varam turpināt tā kā vēl strādāt pie tā un izdarīt labāku. Man liekas, tas ir labs instruments. Un galvenais tas pārsteidzošais, ko viņš izdod pretī. Tāds kā orākls. Viņam kaut ko pajautā, viņš to izdod pretī un tik ātrā laikā. Tas ir brīnišķīgi. Kā tu nokļuvi Daugavpilī?
Daugavpilī tāda lieliska iestāde kā Marka Rotko muzejs, un mēs uz šejieni braucām uz ļoti daudzām atklāšanām, uz sezonu atklāšanām, uz simpozijiem katru gadu. Uz ķeramikas simpoziju esmu izlaidusi tikai vienu. Mums šeit jau bija draugi un paziņas, kurus mēs satikām atklāšanās, un mums likās jau, kur mums šeit jau ir draugi un paziņas. Un tad mēs izdomājām, ka pārvākties uz Daugavpili. Mēs gribējām, protams, gan darbnīcu, gan dzīvot pie Rotko muzeja kaut kur netālu šeit. Mums sanāca to realizēt. Pēc Rotko centra 5 gadu jubilejas nākošajā rītā mēs sapratām, ka mēs šeit gribam dzīvot. Un mēs to realizējām mēneša laikā. Savācām mantas un pārvācāmies. Man iedvesmoja spilgti pasākumi, notikumi, tie var būt koncerti arī, bet tādi ļoti krāšņi lieli, kur ir arī daudz cilvēku. Kaut kāds tas vizuālais materiāls, kas ienāk caur manām acīm, manās smadzenēs notiek kaut kādi jauni neironu savienojumi. Un tad ir tā sajūta, ka tu gribi kaut ko radīt, kaut ko uzlikt uz tā vai papīra vai audekla. Arī pēc izstādēm. Man ārkārtīgi patīk iet, braukt uz izstādēm. Un ceļošanu es nevaru iedomāties, lai es kaut kur aizceļotu un neietu skatīties mākslu. Tas vienmēr ir izstāžu apmeklējums. Izstāžu vai galīgi vienkārši obligāti. Un parasti pēc tādiem braucieniem, pēc izstādēm kaut kas virmo galvā un gribas radīt kaut ko. Protams, ka tradicionāli dabā arī ļoti daudz ko, bet nevienmēr pēc dabas es tā atnāku mājās un gribu kaut ko uztaisīt. Parasti ir tas patīkamā tā sajūta, ka jā, dabā tur jau viss ir. Viss jau ir radīts ideāls, perfekts. Tas, protams, arī iedvesmo, bet tur jābūt kaut kam drusciņu vairāk vēl klāt. Kādam dzinulim, ka tu gribi arī kaut ko izdarīt. Man liekas, ka cilvēki varētu vairāk radīt mākslu un mazāk karot. Un tā vietā, lai ieguldītu naudu un taisītu ieročus, varētu vienkārši pirkt mākslu pa lielām summām un priecāties. Taisīt vēl muzejus atvērt. Pirkt krāsas, izdalīt cilvēkiem, lai viņi nāk uz kādām meistarklasēm pie foršiem māksliniekiem, kuri parādītu, kā var savas negācijas, dusmas un viss, kas viņiem nepatīk, vienkārši ekspresīvā veidā izlikt uz lielām audekla lapām vai audekliem un tur, vārtīties krāsās un priecāties. Un beigās no tā būtu arī kaut kāds rezultāts, kuru varētu vai izstādīt vai neizstādīt, bet nedarīt kaut kādas bezjēdzīgas lietas, gaļmašīnā vienkārši laist cilvēkus, valstis. Tā kā ļaudis blieziet ar krāsām, nevis ar ieročiem.